Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Marka evaņģēlija 14. nodaļas, kur 61. un 62. pantā tā mēs lasam. Augstais priesteris vēlreiz vērsās pie viņa un jautāja, vai tu esi Kristus, augsti teicamā dēls? Jēzus sacīja, es esmu, un jūs redzēsiet cilvēka dēlu sēžam pie visspēcīgā labās rokas un nākam ar debesu padebešiem. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu mūs šajā pasaulē neesi atstājis neziņā par to, kurp mums ir jāiet un kas mums ir jādara, lai mēs varētu atrast dzīvības ceļu, lai mēs varētu piederēt Tev un Tevis iecerētajai nākotnē. Mēs apzināmies, ka šī Tevis radītā pasaule ir tik ļoti liela salīdzinājumā ar mums. Mēs esam piedzimuši tajā, kad jau tik daudz, kas ir noticis iepriekšējās paaudzēs pirms mums, tik daudz, kur citur šajā pasaulē viss kaut kas ir noticis un turpina notikt. Pat šī zemeslode ir tik milzīga salīdzinājumā ar mums, kur nu vēl viss universs un viss laiks, kas ir mums bijis un kas stāv vēl priekšā. Mēs apzināmies, kungs, ka tajā visā būtu ļoti viegli apmaldīties. Tur būtu ļoti viegli kļūdīties un iedomāties, ka mēs zinām, ko tas viss nozīmē, mēs zinām, kam no tā viss ir jāizveidojas un kas mums tajā visā ir jādara. Tanī brīdī, kungs, mēs varētu ļoti viegli ļauties kādām ilūzijām vai gluži otrādi izmisumam un sajūtai, ka mēs neko nesaprotam. Bet Tu mūs neesi atstājis vienus. Tu esi nācis pie mums un ļoti skaidri mums esi devis iespēju Tevi satikt ļoti tiešā veidā. Tā kā šodienas lozungā tas beigās ieskanās, ka tad, kad augstais priesteris Jēzum jautā, vai tu esi Kristus, viņš atbild, jā, es esmu. Un tas ir ļoti konkrēti, un, protams, augstajam priesterim nepatika šī atbilde, un daudziem cilvēkiem nepatīk uz Jēzu skatīties kā uz to ceļu, varbūt vienīgo ceļu, kā mēs pie tādas Tavas klātbūtnes un skaidrības varam nonākt. Un tomēr, kungs, tiem, kas grib Tevi atrast, tiem, kas varbūt ir jau noguruši un mazliet izmisumā par to, kā tad īsti to visu aptvert un saprast, kā daļa mēs esam. Mums šie ļoti skaidrie vārdi ir ļoti svarīgi, jo tie ļauj mums ar paļāvību tiešām vērsties pie Tevis, ar paļāvību sacīt, ka Kristus ir tas, ko mēs gaidam un esam sagaidījuši un kuram mēs piederam, ka viņš ir tas mūsu vadītājs un ceļa rādītājs, un tā ir mūsu ticība un tā ir mūsu izvēle sekot viņam, sekot tam, ko viņš mums par Tevi māca un liecina, un caur viņu piedzīvot, kā arī mēs paši nonākam Tavā klātbūtnē, saiknē ar Tevi. Viņš ir mūsu augstais priesteris, mūsu īstenais vidutājs. Jo tieši tas notika šodienas lozunga vārdā sacītajā situācijā, kā tāds paradoks, ka tas augstais priesteris, kuram vajadzēja būt tam, kas ir vidutājs starp debesīm un zemi, tas uzmetās par šķērsli, par tiesātāju, kurš atstumj Kristu un notiesā viņu. Un vienlaikus tas, protams, nozīmē, ka Kristus pats ir tas īstenais augstais priesteris, tas īstenais tiltu būvētājs, tas, kuram mēs varam paļauties un uzticēties. Mīļais Dievs, māci mums šo iekšējo skaidrību, lai mēs varam visos savas dzīves dažādajos notikumos, kas reizē mūs tā sašūpo un varbūt atņem šķiet to skaidrību, ka tajā visā mēs nepazaudētu šo ticības galveno atziņu, ka Kristū mēs esam sastapuši Tevi pašu. Un līdz ar to mēs saucam uz viņu, mēs pieminam viņa vārdu, mēs viņa vārdā Tevi lūdzam, un tādā pašā mirklī pie mums piepildās viņa apsolījums, ka viss, ko mēs viņa vārdā esam lūguši, ka Tu to dzirdi, un tas piepildās, un tas nepaliek bez augļiem. Mīļais Dievs, Tu redzi mūsu dzīvi šajā mirklī, Tu redzi, kas ir noticis šajā dienā, kas notiek šajā laikā. Mēs izlūdzamies Tavu klātbūtni, Tavu žēlastību, Tavu svētību tajā visā. Mēs izlūdzamies, kungs, lai Tu pats mums nemitīgi atgādini, pie kā mums ir jāpaliek, pie kā mums ir jāturās,
lai mēs varam katru dienu iesākt un noslēgt ar šo mirkli, kurā mēs esam ar tevi īpašā veidā kopā. Jo tu, kungs, esi mūsu vienīgā cerība, un tikai tu vari mūsu sirdīs ielikt šo skaidrību, drošību, pārliecību. Tāpēc mēs lūdzam to arī saviem mīļajiem un tuvajiem, kā arī viņi varētu sajust tavu pieskārienu un tavu žēlastību, sargā viņus un vadi. Tavās rokās mēs ieliekam mūsu zemi un tautu un visu, kas tajā notiek. Tev mēs uzticam šo tevis radīto pasauli. Mīļais Dievs, tu vienīgais zini, ko mums vajag. Tu vienīgais vari mūs izglābt no mūsu grēkiem un vainām. Tu vienīgais vari mums dot savu žēlastību, kas ir pietiekama tam, lai mūsu dzīve izdotos. Tāpēc mēs visu sevi ieliekam tavās rokās, arī šajā vakarā. Dod mums mieru un spēku atkal jaunai dienai. Bet pār visām lietām mēs tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus tavs dēls mums ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.